Šogad stadionā Lokomotīva tiek realizēts liels projekts – jauna, moderna apgaismojuma uzstādīšana, kas ļaut sacensībām notikt ne tikai dienas laikā, bet arī diennakts tumšajā laikā. Jau vairākus mēnešus noritēja raids darbs, un rezultātā darbi tika pabeigti laikā. 2 naktis meistari veica jaunā apgaismojuma pārbaudi, lai secinātu, ka viss darbojas un projekts ir veiksmīgi pabeigts. Daugavpils Spidveja stadions Lokomotīva tiek uzskatīts par vienu no labākajiem stadioniem Eiropā, un tagad, pateicoties jaunajam apgaismojumam, stadiona kvalitāte tikai pieaugs, un tas vēl nav būt vienīgais ieguvums. Vēl viena priekšrocība, kas iegūta realizējot šo projektu, ir resursu ekonomija. Pirms katrām sacensību posma stadiona apgaismojums bija jāīrē, un īres izmaksas sasniedz apmēram 36 000 eiro par katrām sacensībām, tāpēc jaunā apgaismojuma izmaksas atmaksāsies ļoti ātri. Redzēt un novērtēt paveiktā darba rezultātus līdzjutēji varēs jau pavisam drīz. 18. jūlijā notiks pasaules sērijas Grand Prix Daugavpils posms, kura laikā tiks iedegts jaunais apgaismojums. Ticiet man, stadionā būs tikpat gaišs kā dienā.